Apsveic ar debiju Eiropas čempionātā, vai ne? Jā, darīju, ko varēju. Priecājos iepazīties. Priecājos arī iepazīties. Pirmo reizi. Pastāst par skrējienu. 29.09, 50 sekundes no tavā personiskā rekordā. Tikai 7 apļus pirms finiša sāk atpalikt no līderu grupas paraksturo skrējienu. Tas viss atkarīgs no mentalitātes. 10 km viss galvā ir. Es centījos turēties līderu grupā, jo tās bija plāns, cik vien var. Bet, protams, ja tu sāk skaidīt apļus, tad viss jau sāk grūti palikt. Tad viņš arī sānāk sāk durties. Bet, centījos turējos, bet sāk jau sevi pamazināt, domājot, ka es jau to nevaru, bet, es domāju, cilvēki jau skatās, jāmēģina, bet, tomēr arī es atlidoju no Amerikas, un tas arī ietekmē daudz, un arī visas nedēļas bija noslimojis, bet, es atbraucu ten un centījos darīt, ko varēju. Tu arī trenējies ļoti neraksturīgā laikā, 7:40 no rīta pēc Romas laika, ja pareizi atceros. Es īsti nezinu, bet no Amerikā es trenējos apmēram no 10 no rīta un vakarā kaut kur 5:04. Vienkārši man Vieglatlētikas savienība teica, ka, ja gribat tevi treniņā noķert, tad jābraucot no rīta, 7 no rīta trenējoties. Jā, tā ir. Kā bija tagad Eiropas čempionātā startēt ar pietiekami labu līmeņu skrējējiem, ja skatāmies? Jā, bija forši, jo liels stadions, bet es teiktu, Eiropas čempionāts ir savādāk nekā Amerikā. Amerikā tur, es teikšu, ka vieglāk skriet ir, jo ten ir bišķi arī tās, stresiņš bišķi, bet, es jau skrienu 11 gadus, vairāk nekā 11 gadus, un es jau esmu pieredzis. Tā kā es neteikšu, ka dēļ stresa man šodien gāja grūti, vienkārši. Es domāju, pēc laika apstākļiem tas ir kā kurš ir pieredzis. Es pieredzu vairāk pie 11 grādiem skriet. Šodien jau bija 20 pāri, tad jau arī bija grūtāk uz izturību. No Spāņiem bija 2 skrējēji šajā skrējienā. Jūti, ka viņi tur grib visu kontrolēt? Īsti nē, katrs cīnījās par savu vietu. Es daudz skrēju ar izraelieti, viņš man negribēja laist. Es gribēju skriet viņam garām. Jo es redzēju, tur ir daudz vietas, lai saglabētu enerģiju, bet viņš arī bija paskrēja ātrāk kā manīm un negribēja laist. Tā kā visi negrib vienkārši tā padoties un atdot savu vietu kāram. Šis bija ātrs skrējiens vai taktisks skrējiens? Es domāju, vairāk kā taktisks, bet arī temps nebija tik ātrs, kā jūs redzējāt. Droši vien pirmais tur finišē 28:30 vai 20. Gandrīz tavu personiskā rekorda līmenī. Jā, un es jau sapratu arī pa vidu, kad viņi nenoskries ātrāk par manu personīgo. Bet es arī mēģināju taktiski skriet, mēģināju pa beigām un pamazinām kāpināt to tempu, bet, protams, jau dēļ visas tās ietekmes no Amerikas atlidojot no slimošanas, tas viss arī pasliktināja manu fizisko spēku, lai arī turētos pirmajai grupai līdzi. Grupai turējies līdz 7 apļi bija palikuši, tad tu mazliet atpaliki. Cik grūti skriet vienam paraksturu? Ir grūtāk, jo, ja tu skrien viens, tu ir tendence visus atlaist un vienkārši ielikt neitrālā un vienkārši līdz beigām. Bet arī es pamanīju tā, kad es sāku atlūst bišķīt, es redzēju, viņi neiet tik ātri prom. Es arī centījos mēģināt noķert to grupu, bet, protams, vienam to grūti izdarīt ir. Jo es nezinu, vai kāds tur beigās aiz manīm turējās vai neturējās, bet, ja būtu kāds vēl ar manīm tur, es domāju, ka varētu arī mēģināt ķert to pirmo grupu atkal. Ieliec savu atzīmi par šo skrējienu. Debiju Eiropas čempionātā. No 10. Varbūt 5. Es teikšu 50-50.